Visā pasaulē ir zināmas tikai 7 cilvēkēdāju samsu sugas. Tās ir zivis, kas izaug tik lielas, ka ir zināms, ka tās medī un ēd cilvēkus. Un visu savu dzīvi man ir fascinējušas šīs zivis. Tāpēc nesen es nolēmu, ka mēģināšu savākt visas 7. Un līdz šim man ir 3. Un šodien mēs pievienosim vēl vienu šim sarakstam. Un patiesībā tā ir visrētākā no visām pasaulē. Bet pirms mēs dodamies iegādāties šo jauno zivi, ļaujiet man parādīt tās, kuras jau esam savākuši. Līdz šim mums ir vairāki gūča sami, un šie puiši noteikti ir paši slavenākie no visiem cilvēkēdājiem, sasniedzot līdz pat 4 metriem garumā, ar rindām uz aizmuguri vērstiem zobiem, gluži kā haizivīm. Nav pārsteigums, ka Indijā ir bijuši vairāki gadījumi, kad šīs zivis iekšpusē ir atrastas cilvēku atliekas. Gūčs noteikti ir pats biedējošākais no visiem 7, manuprāt. Es domāju, tas burtiski ir kā no murgiem. Un gūča sams patiesībā ir viens no biežāk sastopamajiem cilvēkēdājiem, ko var nopirkt. Es domāju, mēs šos divus noķērām manā pēdējā video, tāpēc tos nav tik grūti atrast. Tagad otrais cilvēkēdājs, ko man izdevās iegūt, ir šis mazais puika, Parība. Tagad es zinu, ka tas vēl neizskatās pēc tā, bet šie mazie puiši var izaut līdz pat 12 pēdām gari, padarot to par lielāko samu Amazonas upē. Šie puiši ir arī zināmi ar to, ka ēd cilvēkus. Tomēr trakākais ir tas, ka kāds pat tiešām izdzīvoja, vai pastāstīt šo stāstu raidījumā River Monsters. Tātad, lai gan viņš tagad ir tikai mazs mazulis, kādu dienu viņš būs pietiekami liels, lai apēstu mani. Un trešais un pēdējais cilvēkēdājs, kas man līdz šim ir Eiropas sams. Tie izaug līdz 3 metriem garumā. Un ir zināms, ka tie ir ļoti agresīvi pret cilvēkiem. Un, lai gan mēs nedomājam, ka tie ir pietiekami lieli, lai apēstu pieaugušo, tie noteikti varētu norīt mazu bērnu, ja vēlētos. Bet kas patiešām ir forši par tiem diviem, kas mums šeit ir? Viens ir parasts, bet otrs ir zeltains, kas ir daudz retāk sastopams. Tas lika man aizdomāties, kurš ir retākais cilvēkēdāju sams pasaulē? Un vai man vispār izdosies tādu atrast, lai pievienoto savai kolekcijai? Šobrīd mums vajag vēl 4, lai iegūtu visus 7. Ir Joels sams, kas izaug līdz 8 pēdām garš. Nākamais ir Valago Lirai. Es nezinu, tas izaug līdz 6 pēdām garš, es pat nezinu, kas tā ir par zivi. Un tad ir Mekongas sams. Šīs radības ir burtiski vaji, un tās izaug līdz 10 pēdām garas. Un pēdējā no šīm 7 ir tik reta, ka pat pēc visiem maniem pētījumiem es pat nevarēju atrast tās nosaukumu. Bet tas, ko es atradu, bija vēl trakāks. Kā jūs zinat, zivīm ir daudz dažādu krāsu variāciju. Ir albīna variācija, ir melanistiskā variācija, un tad ir platīna variācija, kas parasti ir visdārgākā un retākā no visām variācijām. Tagad man patiesībā ir platīnas sarkanastis sams, un šis mazais puika ir $1000 vērts. Tas lika man aizdomāties, cik daudz varētu maksāt platīna gunča sams. Ļoti daudz. $4000. Ko? Cik tas būtu vērts? Ļoti daudz, labi, bet man nebija svarīgi, cik tas maksā. Es biju gatavs iztērēt katru savu santīmu, lai iegūtu šo zivi. Es internetā atradu tikai pāris viņu bildes, bet tās zivis bija tik retas, es nevarēju atrast nevienu, kas būtu pārdošanā. Bet es viņus biju redzējis, viņu bildes, tāpēc zināju, ka tie ir īsti. Mana pēdējā iespēja bija pajautāt savam draugam Zakam, vai viņš varētu man palīdzēt tādu atrast. Zaks ir akvārija veikala īpašnieks, kas specializējas retās zivīs. Tāpēc es domāju, ka mana vienīgā iespēja tādu atrast būtu ar viņa palīdzību. Tagad Zaks teica, ka ir par tiem dzirdējis, bet nekad nav redzējis, ka tos pārdod. Es vienkārši nezinu, vai mums izdosies tādu atrast vismaz tuvākajā laikā. Ņemot vērā, ka to saka cilvēks, kuram pieder akvārija veikals, kas specializējas retās zivīs, tas noteikti nebija tas, ko es vēlējos dzirdēt. Tāpēc pēc tam es kaut kā pārgāju tālāk, aizmirsu par to. Manas cerības un sapņi par to, ka man būs pasaulē retākais cilvēkēdājs sams, bija zuduši. Tagad stāsts kļūst patiešām traks. Pēc 6 mēnešiem Zaks dodas uz Japānu, lai nopirktu kaudzikoju zivju, kā Zaks to mēdz darīt. Bet kamēr viņš tur bija, viņš to izdarīja. Viņš atrada platīna gunča samu, un viņš atrada arī 2 albīnus gunča samus, kas nebija tik reti un dārgi, bet es gribēju tieši platīna eksemplāru. Cilvēkēdāju samu svētais grāls. Bet bija viena problēma. Viņš šīs zivis atrada, kad bija Japānā. Tāpēc viņš nevarēja man par tām uzrakstīt līdz pat mēnesi vēlāk, kad atgriezās Floridā. Un jebkurā brīdī šie gunča sami varētu tikt pārdot, un tie varētu būt vienīgie, kurus man jebkad būs iespēja iegādāties. Tiklīdz viņš nolaidās, viņš man atsūta šo ziņu. Tikko nolaidos Miami. Man ir šīs iespējas, bet mums jārēģē ātri. Ja tev tas interesē, mēs sasodīti dabūjām vienu. Un pirms es pat izlasīju, es atbildēju, es ņemšu platīna eksemplāru. Un tad es paskatījos uz cenu. Ak vai, tas ir $3500. Es tikko piekritu tam par $3500. Ak, Dievs, ko es tikko izdarīju? Man droši vien vajadzēja paskatīties uz cenu, pirms es to atbildēju. Bet, kā jau teicu, puiši, es biju gatavs iztērēt visu, kas man bija, lai dabūtu šo zivi. $3500 plus piegāde. Tas ir apmēram $4000 par vienu zivi. Tā ir pārliecinoši dārgākā zivis, ko jebkad esmu redzējis pārdošanā. Un šodien ir tā diena, kad mēs dosimies tai pakaļ, puiši. Un man jāpiemina, ka tā nav vienīgā retā zivs, ko mēs šodien nopirkām. Meklējot platīna gunča samsu internetā, es uzgāju vēl vienu ļoti rētu zivi, un tā arī vajadzētu atnākt šodien. Jums jānoskatās video, lai uzzinātu, ko vēl mēs ieguvām. Tagad man patiesībā pēc 3 stundām jābūt pie Zaka, un man nav kur šo zivi likt. Tā kā es nekad nedomāju, ka man tiešām izdosies iegūt šo zivi, es šo daļu nebiju īsti izplānojis.
nojis, bet man ir ideja. Paskatieties uz to, draugi. Mēs uzbūvējām milzīgu būru šim gunčusam, tāpēc, kad es domāju, kur lai liek šo zivi, mana pirmā doma bija plēsēja dīķis. Šeit atrodas visas manas lielās zivis, un šis gunčus sams kļūst milzīga. Tomēr šobrīd tas varētu būt nedaudz par mazu, jo šeit mums ir vairāki patiešām lieli sarkanastas sami. Un ja viņi vēlētos apēst šo zivi, viņi to noteikti varētu izdarīt. Tāpēc mēs uzbūvējām šo mazo būri. Ak, paskaties, Stors to apskat. Mēs uzbūvējām šo būri tieši šeit. Un būtībā mēs turēsim gunču šeit, līdz viņš kļūs nedaudz lielāks, un tad mēs viņu pievienosim pārējām zivīm. Ak, pagaid, Zaks man zvana. Zaks man zvana. Pagaid, zivs varētu būt klāt. Tā ir klāt. Jā, maisiņš pārsprāga. Ak, nē. Vai ar to viss kārtībā? Bet viss vēl ir kārtībā. Ak, paldies Dievam. Labi. Mēs drīz dosimies turp. Ir laiks to paņemt. Zaks tikko man piezvanīja un teica, ka tas ir atnācis, bet ir viena neliela problēma. Viņš teica, ka maisiņš pārsprāga pārādāšanas laikā. Tātad cerams, ka šīs zivs ir kārtībā. Mēs tūlīt dosimies to paņemt un atvedīsim atpakaļ, lai ieliktu dīķī. Puiši, es esmu tik satraukts. Tiekamies zivju veikalā, lai paņemtu mūsu jauno cilvēkēdāju sams. Puiši, šis brīdis ir tik saspringts. Viņi tikko atsūtīja video. Kas notika? Mais bija pilnīgi saplats. Viņiem nācās iepumpēt maisā skābekli. Mēs tagad iepildam skābekli. Jā, viņš šobrīd cenšas izglābt šo zivi, tāpēc cerams, ka tā izdzīvos. Ak, mans Dievs, es tiešām esmu satraukts. Mums jāiet. Ak, cerams, ka šī lieta būs dzīva. Kas notiek, ja zivs ir beigta? Vai es vienkārši zaudēju $4000? Izskatās, ka tā ir. Nu, cerēsim, ka viņš nav miris. Labi, draugi, mēs esam ieradušies Pond Doktors, kur mēs paņemsim savu cilvēkēdāju samsu. Aiziet, paskatīsimies, vai varam atrast Zaku. Nevar sagaidīt, ko vēl viņiem šeit ir. Viņiem vienmēr ir kaut kas traks. Ak, paskaties, Flājas upes bruņurūputs tieši tur uz galda. Tas ir tik forši, draugi. Ticiet vai nē, tie patiesībā maksā $8000. Tātad, ja jūs domājat, ka mēs tērējam daudz naudas šajā video, ja jūs uzspiedīsiet patīk, varbūt mēs atgriezīsimies un nopirksim šo puisi par $8000. Tas būtu neprātīgi. Ak, Zak! Čau, kā iet, brāl? Kā es tev teicu pa telefonu, es pieminēju, ka bija neliela problēma. Bet mēs par viņu rūpējamies, piepildam ar skābekli, viņam viss ir kārtībā. Labi, viņam viss ir kārtībā, viņš ir dzīvs. Tu domā, ka viņš ir dzīvs, viņam viss ir labi, viņš atpūšās, viņš ir aizmugurē. Dodam viņam mazliet laika, un tad es tev viņu parādīšu. Labi, viņi pārliecinās, ka viņš tur aizmugurē ir vesels un kārtībā. Pa to laiku kas vēl tev ir? Tev ir vēl kaut kas? Praks. O, paskaties uz to! Tev ir arī mazs tigritas mazulis. Paskaties uz šo puisi, viņš aug neticami ātri. Tas ir mēbū, vai ne? Tas ir embu pūšalzivs. Ak, Zaks, nesaki man, ka tev ir vēl viens draugs. Pīpa, jā, vai viņš izliksies miris? Paskaties uz šo! Ak, vai, tas tur ir īsts citplanētiešu vārda, draugi! Paskaties uz viņa kājām. Viņš it kā saka, neņem mani ārā. Paskaties uz to radību, draugs. Es zvēru, viņš ir dzīvs. Draugs, tev ir tik daudz milzīgu aramiku arī. Te ir kādi 5, jā, viņi vienkārši turpina augt. Tā ir tā problēma. Viņi kļūst milzīgi, draugs. Ak, paskaties uz to storu. Tas ir ļoti iespaidīgs stors. Tieši tur. Ak, Dievs, tas vienkārši turpina nākt. Paskaties uz šo mazo ripso samsi. Ak, viņi ir tik mīlīgi, draugs. Labi, tas ir forši, bet tu taču tikko atgriezies no Japānas. Jā, parādi mums kaut ko no tā. Čalī, kas tas? Paskaties, cik lieli ir šie koji. Paskaties uz to mazo kupri uz muguras. Ak, mans Dievs! Cik šie koji maksātu, kāda ir vidējā cena? Šī konkrētā zivs varētu maksāt no $500 un uz augšu. Tātad mans gunčas sams bija dārgāks par šiem. Viss ir atkarīgs no tā, cik reti tie ir, vai ne? Ja to nevar atrast, cena kāpj augšā. Un mēs to atradām. Lai veicās atrast vēl vienu platīna gunčas samu. Jūs nekad neatradīsiet. Mēs patiesībā varam apstīt viņu tuvāk, ja vēlaties. Viņš tikko teica. Mēs viņu ieliksim bļodā, mēs izvilksim koji. Es nezinu, ko tas nozīmē. Ak, tur ir mazs. Ak, sveiki. Es redzēju gunčas samu. Es mazliet ielūkojos slepus. Ak, mans Dievs! Tas ir milzīgs! Tas burtiski ir tik liels. Bet pirms mēs varējām redzēt vēl vairāk mūsu gunčus samu, bija pienācis laiks noķert šos milzu koju. Čelē, viņš burtiski ir pārāk liels. Jā, nu lūk, kas te notiek? Tu nekad nezini, ko šeit redzēsi. Ak, traki čali. Tas ir milzīgs. Paskaties uz viņas zviņām. Paskaties, kā katrai atsevišķai zviņai ir šāds atspīdums. Tas ir skaisti. Ja jums šķiet, ka mums vajadzētu atgriezties un nopirkt kādu tiešām foršu, īstu japāņu koju, dodiet ziņu. Mēs to varētu izdarīt. Ak, mēs ņemam vēl vienu. Ak, mans Dievs. Ak, uzmanies. Mēs esam šļakata zonā. Ak, es gribu redzēt, kurš ir lielāks. Tas? Jā, tas noteikti ir lielāks. Tas ir neprātīgi. Rakstiet komentāros zemāk. Ja jūs jebkad esat redzējuši tik liels kojkarpus, šie ir lielākie, ko es jebkad esmu redzējis. Un pirms tam es domāju, ka trakāk jau nevar būt. Zaks man palīdzēt pārvietot kojkarpus atpakaļ dīķī, izmantojot tikai mūsu rokas. Vai tu esi pārliecināts? Jā, 1, 2, 3. Ak, Dievs. Lūk. Paldies Dievam, es to nenometu. Un tu vari darīt šādi, lai tā kā... Reit.
Jārs. 1, 2, 3. Lūk, viss kārtībā. Ideāli. Tagad, godīgi sakot, es varētu visu dienu staigāt pa Zaka veikalu, skatoties uz visām trakajām lietām, kas viņam ir. Bet mēs esam šeit, lai nopirktu zivis, tāpēc mēs iesim atrast otru patiešām reto zivi, ko mēs pirksim un apskatīsim to. Kur ir Zaks? Zaks? Ak, Dievs, tas ir milzīgs! Cross River Puppet. Paskaties uz tiem zobiem. Jūs paskatieties turpat! Paskatieties uz visām šīm kazām. Vai tā ir? Tur ir retākā saldūdens puferzivs pasaulē. Tagad, lai visiem dotu priekšstatu par to, cik reta tā ir, pastāst viņiem, cik maksā šī puferzivs. Tev tas būtu pāris tūkstoši, bet lielākie daļai cilvēku ap 750, 770. Ijam. Jūs, puiši, šīs pušu zivis burtiski ir pušu zivis svētais grāls. Tās ir tik retas, es nekad iepriekš tādu neesmu redzējis. Labi, ejam, mēs tās barosim. Nāciet, mēs zinām, ka jūs esat izcelkušas. Vai jūs tagad mūs ignorējat? Paskaties uz to rakstu. Ak, mans Dievs, tie punktiņi! Sarkanais ir skaists. Paskaties uz viņa muti. Vau! Labi, cik es saprotu, tie ir tik rēti, jo tos ir ļoti grūti iegūt. Tie nāk no upes, pa kuru ir ļoti grūti pārvietoties. Un cilvēkiem ir ļoti grūti tur nokļūt un patiešām noķert šīs pušu zivis. Un mums viena ir tieši šeit, un mēs to vedīsim mājās. Ak, tas ir tik forši, jūs draugi! Šodien ne tikai viena rēta zivis, bet mēs iegūstam divas. Tagad bija laiks iepakot pušu zivi, un nākamā bija cilvēka ēdāja. Un mums vajadzēja būt mazliet uzmanīgiem iepakojot šo puisi, jo viena nepareiza kustība, un viņš patiešām varētu nokost visu tavu pirkstu. Ak, viņš bēg. Tā, viss kārtībā, noķēra viņu. Pušu zivs dodas mājās, mēs dabūjām pušu zivi. Un tagad, puiši, ir pienācis laiks jums parādīt platīna gunča Samsu. Cilvēka ēdājas zivi, pēc kuras mēs šeit esam ieradušies. Es esmu tik satraukts, puiši. Mēs jau iepriekš mazliet to redzējām, bet man nav ne jausmas, cik liela tā patiesībā ir, un es nevaru sagaidīt. Tātad, dosimies apskatīt mūsu cilvēka ēdāju. Labi, Zaks, te mēs esam. Ak, Dievs. Tur tas ir. Ak, Dievs. Tas ir milzīgs, čali. Tas ir daudz lielāks nekā es domāju. Svētais mākonī, čali. Tā ir visstrakākā zivs, ko jebkad esmu redzējis. Tā ir pilnīgi balta. Pilnīgi balta, ir grūti saskatīt, bet tā ir nedaudz zilgana, un acīs ir mazliet sarkans. Tu vari redzēt sarkano kontūru. Čaļi, mēs to izdarījām. Tas ir neprāts. Es pat neesmu redzējis parastu gunču tik lielu. Es domāju, šis ir tiešām milzīgs. Es daru, ka viņam ir lieli zobi. Oho. Maigi viņš mostas. Viņš ir ņiprs. Ak, Dievs, tas ir neprātīgi. Paskatīsimies, vai mēs varam. Ak, jā, čal, viņam ir pamatīgi zobi. Šim puisim noteikti nebroš no rokas. Ja vēlies, mēs varam viņu ielikt bļodā, mēs varam viņu ielikt zilā bļodā, iedot nedaudz sedācijas, lai tu vari viņu tuvāk apskatīt. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet darīsim to. Mēs viņu liksim bļodā. Mēs tur ieliksim zāles. Viss būs kārtībā. Ak, labi. Tagad mēs izņemsim guču. Čal, šis ir tik liels. Ak, viņš uztriecās GoPro. Viņš uzbrūk GoPro! Tur ir, dabūju viņu. Gučs nāk mājās. Es tagad esmu tik sajūsmināts. Tas ir neprāt. Šis iespējams ir trakākais zivju video, ko mēs jebkādu uztaisīsim. Viņš ir mazliet satraukts pēc savas ceļojuma, tāpēc viņš ir nedaudz sarkans. Šī burtiski ir visforšākā zivs, ko es jebkad esmu redzējis, čal. Tālu priekšā pārējām. Tāpēc es šeit ielāju nedaudz difenoksetanolu. Vai ne? Jā, tu saproti, ko es domāju. Jā, tu zini. Jā, protams. Tātad viņš drīz nomierināsies, un mēs varēsim viņu mazliet labāk izmeklēt. Tas ir tēviņš vai mātīte? Tad es pieņemu, ka tā ir mātīte. Tu vari ļaut cilvēkiem komentāros pateikt, ka man nav taisnība. Jā, ja kāds no jums ir šīs jomas eksperts, ļaujiet. Mums zināt. Es zinu, ka ja tas ir tēniņš, tad viņš ir nedaudz nomierināts. Varbūt šī ir dzimuma orgānu vieta. Mēs mācam. Jūsu auditorija daudz ko uzzina. Tas ir labi, ja tā ir mātīte, jo cik zina mātītes izaug lielāks. Vai tu zini, vai šis ir savvaļā noķerts? Ja viņi ir noķerti savvaļā, tad tie ir jānoķer, kamēr tie ir mazi, jo kad viņi ir tik lieli, viņi kļūst par mērķiem. Jā, viņi ir albīni, tāpēc ik viens var viņus redzēt ūdenī. Tur ir $5000. Es tos pārvietošu rokām šeit, lai mēs varētu tos izmērīt. Tie ir no 30 līdz 45 centimetriem. Paskatīsimies tagad. Paskatīsimies, vai... Uzsākām. Lūk tā. Vairāk. Jā, tas ir lielāks par 18. Kollas. 19. Ak, tas ir neprātīgi, draugs. Skaties, cik tālu mēs esam tikuši, Zaks. Mēs sākām pirkt zivis par $200. Un tagad esam šeit. Kāda nākamā? Fly River bruņurupucis. $8000. Es teicu, $8000 bruņurupucis. Kamēr viņš ir nomierināts, šis ir tavs brīdis ielikt pirkstu viņa mutē. Lai sajustu viņa zobus tieši. Šeit. Vai tu esi pārliecināts, ka viņš ir nomierināts, Zaks? Nē. Vai jūti šo? Nē, viņš vēl kustās. Un tagad, puiši, beidzot bija pienācis laiks sapakot gunču Samsu, lai vestu to uz manu māju. Paskatīsimies. Es eju, man vajag tavu palīdzību, draugs. Tu gribi, lai es viņu iestumju? Jā, lūdzu, nekož mani. Lūk, Tikai puisis. Lūk, viss kārtībā. Viegli. ideāli. Ak, draugs, tas ir tik forši. Un viss, kas mums bija palicis, bija samaksāt par zivi un iekraut viņu kravas mašīnā. Labi, puiši, es dabūju pušu zivi, Zaks dabūja platīna gunču. Mēs tūlīt iekrausim to kravas mašīnā un dosimies mājās. Draugs, tas ir traki, puiši. Nospiediet patīk tūlīt. Šis ir trakākais zivju pirkšanas video YouTube. Tas tiešām tā
draugs. Nu, dodamies mājās. Labi, puiši. Esam atgriezušies manās mājās, un mums ir abas rētās zivis tieši šeit. Mums ir platīna gunčs un arī Cross River pūžu zivs, un mēs tūlīt tās ielaidīsim viņu jaunajās mājās. Sāksim ar Cross River pūžu zivi. Tas ir neticami, draugi. Kā jau teicu, šī ir visu pūžu zivis svētais grāls. Un mēs tūlīt tās ielaidīsim šajā jaunajā akvārijā, ko tikko uzstādījām. Labi, tā noliksim maisiņu tieši tur, lai viņš pierod pie jaunās vides. Kamēr viņš pierod, mēs paņemsim platīna gunča samsu un ielaidīsim viņu plaisīgo zivju dītī. Lūk, skatieties, draugi! Mūsu platīna gunča sams. Mēs beidzot tādu ieguvām. Labi, tagad ielaidīsim viņu dītī, lai viņš pierod pie jaunās vides. Jā, mums noteikti bija vajadzīgs būris tagad, kad es skatos uz viņu salīdzinājumā ar mūsu milzīgajiem sarkanastas samiem. Tie sarkanastas sami. Ja viņi vēlētos, viņi varētu no šī gunča sama pagatavot jauku maltīti, un mēs to nevēlamies. Tā būtu $4000 kļūda. Paskaties uz visiem tiem sami tur aizmugurē, akmens dievs viņa pulcējas barā. Kamēr mēs ļaujam šim gunča samam pierast, mēs dosimies un pabarosim visas pārējās zivis. Pat ja tas būs būrī, mēs vēlamies pārliecināties, ka neviena no zivīm nemēģina tur iekļūt vai to salauzt. Dodamies un pabarosim viņas. Labi, puiši, paskatieties. Mums ir milzīgs tilapijas maiss, un mēs pabarosim visus lielos puišus. Tā arī viņi nāk. Ak, paskaties uz to! Ak, nē, neļauj sarkanasta samam to nozagt. Ak, jūs puiši! Stors kļūst par vienām no manām mīļākajām zivīm. Ak, paskaties! Ak, dievs! Mēs to palaidām garām. Ak, Jēzu! Iens burtiski tikko apēda visu tilapiju. Mums jāiemet vēl. Labi, re, tur ir. Ak, paskaties uz to. Ak, tur ir milza hibrīds. Bums! Norīto. Tas bija tiešām jautri, puiši, bet kā jau teicu, šodien ir veltīta rēta zivju iegādai. Un iepriekš es minēju, ka mēs veicām pasūtījumu internetā. Un šai zivī vajadzētu ierasties šodien. Es patiesībā domāju, ka tā tikko ir ieradusies. Tātad iesim izpakot šo zivi. Es nevaru sagaidīt, kad jūs to redzēsiet. Es nekad iepriekš tādu neesmu redzējis. Tās ir ļoti rētas. Tātad aiziet, ejam pēc tām. Paskatieties, puiši. Paskatieties, cik liela ir šī kaste. Šeit iekšā ir zivs, kur jūs iespējams nekad savā dzīvē neesat redzējuši. Es bieži nepasūtu zivis internetā, bet kad ieraudzīju šo puisi, zināju, ka nevar to palaist garām. Tātad aiziet, paskatīsimies, kas mums ir. Ak, mans dievs, es esmu tik satraukts. Šis ir īsts citplanētietis. Labi, kā lai es to atveru? Ak, te nu mēs esam. Paskatieties uz šo. Te nu mēs esam. Atveram to vaļā. Ak, tas nav labi. Skatieties, tas ir slapjš. Tas nozīmē, ka maiss ir pārsprādzis tieši tāpat kā ar gunča samu. Kāpēc visi maisi sprākst? Tā ir tā zivs. Pašlaik tas neizskatās pēc nekā traka. Bet es jums saku, tiklīdz es izvilku šo lietu no maisa, jūs visi būsiet tādi: kas pie velna? Kur tu to dabūji? Vai tas elpo? Ak, nē, es nevaru pateikt, vai tas elpo. Labi, mēs tūlīt izņemsim šo lietu no maisa. Jūs, draugi, ak, viņš kustās. Jā, skatieties, viņš kustās. Ak, tas ir dzīvs! Paldies Dievam, draugi! Šis te saucas pakmena sams, un jūs tūlīt sapratīsiet, kāpēc viņi tā sauc. Nāc, draudziņ, tā, tieši tā. Ak, jā, tas arī ir milzīgs. Visā savā dzīvē esmu redzējis tikai dažus video šiem radījumiem. Un atkal tieši tāpat kā ar platīnu gunča samu, es pat nezināju, vai tie ir īsti, nekad neesmu redzējis tādu pārdošanā. Bet, kad atradu šo radījumu, zināju, ka man viņš jāiegūst. Viņš patiesībā maksāja $600. Tātad šīs zivis nav lētas, un jā, tās izskatās trāki, paskaties uz muti turpat. Tagad iemesls, kāpēc tā ir tādā formā, ir tas, ka šīs zivis patiesībā ierokas smiltīs un ir plēsēji, kas uzbruk no slēpņa. Tātad būtībā, kad zivs peld garām, bums, tās uzreiz tai uzbruk. Es nevaru noticēt, ka mums tiešām ir viena tāda, un tās arī izaug ļoti lielas. Tas tiešām ir forši. Es domāju, paskaties uz to muti, tas izskatās traki. Mēs patiesībā viņu liksim tajā pašā akvārijā, kurā liekam arī Cross River pūžu zivi. Bet vispirms mēs ieliksim Cross River pūžu zivi tajā akvārijā. Un tad mēs liksim arī šo puisi tur iekšā. Tas ir tik nenormāli forši, draugi. Labi, te ir mūsu Cross River pūžu zivs. Viņš jau ir pieredzis pie akvārija. Pasaulē retākā pūžu zivs un tad arī pakmēna sams. Īsi, kamēr viņš ir tūmā, paskatieties uz krāsojumu. Starp citu, komentāros zemāk ierakstiet vārdus visām trim šīm retajām zivīm, ko šodien nopirkām. Un jā, aiziet, mēs pievienosim pūšļu zivi. Lūk, mazais. Ak, mans dievs, tas ir tik forši. Labi, lūk tev. Paskatieties uz to radību! Tas ir tik forši, draugi! Tagad iemesls, kāpēc es viņus lieku šeit, ir tāds, ka mums šeit ir smiltis. Un kā jau teicu, viņi ierokas smiltīs, lai uzbruktu savai laupījumam. Draugi, mūsu reto zivju kolekcija aug tik ātri. Tagad mums ir dažas trakas zivis, un viss, kas palicis, ir visretākā no visām. Platīna gunča sams. Laižam viņa dītī. Te viņš ir, draugi, mūsu platīna gunča sams. Mēs tūlīt izņemsim viņu no maisa, parādīsim jums tūplānā no pavisam tuvu attālumu. Un ja paskatāties lejā viņa būrī, mēs viņam tikko uzbūvējām mazu akmens salu. Tā viņam būs jauka vietiņa, kur pasēdēt zem tās un justies droši un ērti. Nu, aiziet, draugi! Beidzot ir pienācis laiks. Viņš tiešām ir tik liels. Paskatieties uz šo. Ak, mans dievs! Paskatieties uz zobu rindām viņa mutē. Ak, mans dievs! Tas ir traki, draugi. Paskatieties uz to. Milzīga platīna gunča sams. Šī ir retākā zivs, kas mums tagad ir. Ierakstiet komentāros zemā, kādu vārdu viņam dot tieši tagad. Labi, ir pienācis laiks. Mēs viņu ielaidīsim viņa mājvietā. Aiziet 3, 2, 1! O, viņš ir gatavs doties! Reku viņš aizpeld, paskatieties uz to! Viņš šobrīd vienkārši atpūšās apakšā. Paskatieties uz to! Viņš jau ir savā akmenī. Tas ir tik forši. Draugi, mēs to sasodīt izdarījām. Mēs beidzot ieguvām platīna gunču samsu. Šis noteikti bija vistrakākais zivju iegādes video, ko jebkad esam uztaisījuši. Un tagad jautājums ir, ko mēs pērkam nākamo, draugi? Ierakstiet savus ieteikumus komentāros zemāk. Un jā, ja jums patīk šis video, lūdzu nospiediet patīk pogu. Abonējiet kanālu. Tiekamies nākamajā video. Uz redzēšanos!